Apvienotā saraksta pārstāvji bija pēdējie no potenciālās domas koalīcijas pārstāvjiem, ar kuriem tikās progresīvo sarunu vedēji. Apvienotajam sarakstam jaunajā domē būs 4 mandāti. Saraksta līderis Māris Sprindžuks izklāstīja savu redzējumu par nepieciešamību mainīt pieeju pašvaldības pārvaldībā. Kopīga atbildība par dažādās nozareis sasniedzamo, nevis klasisko partijisko dalījumu par atbildības jomām. Mums redzējums ļoti lielā mērā sakrita. Būtiska diskusijas daļa tika veltīta pārvaldībai, tajā, lai Rīgas doma strādātu kā komanda, lai politiskās partijas strādātu uz mērķiem, nevis katra uz savu mundieru spodrināšanu. Es domāju, tā ir principiāli jauna pieeja tajā, ko mēs Latvijā esam redzējuši. Ja šai jaunai koalīcijai tas izveidosies, es domāju, ka iedzīvotāji redzēs rezultātus. Mums ir svarīgi, ka 4 gados var redzēt šīs izmaiņas Rīgā ne tikai pārvaldībā, bet jau arī reālos darbos. Tuvākajās dienās plānota visu 4 potenciālo sadarbības partneru tikšanās, lai vienotos par darbu sarakstu un atbildības jomu sadalījumu. Partijām atšķiroties redzējums par vicemēru skaitu – 2 vai 3. Tādēļ tas būšot jārisina kopīgā sarunā. Šobrīd es domāju, ka vienīgais iemesls, kas varētu varbūt patraucēt šīs koalīcijas izveidošanu un veiksmīgu darbu uzsākšanu, ir kādas slepenas ekonomiskas vai cita veida vienošanās. Mēs esam motivēti strādāt un vienoties pietiekami dinamiski, jo mēs redzam, ka mums ir jāparāda rezultāts. Klembergs pauž apņemšanos izveidot jauno koalīciju līdz Jāņiem. Madara Līdziete, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.